Jā, Jurka, uz mūsu Latvijas čempionu cienas viņš nav, bet, protams, ka viņš ir bijis Baltijas līderis. Un tagad viņam pretī Frederiks Strelkov ļoti spēcīgs tandēms. Mums atkal top 16. Jurka pa priekšu Strelkov seko šeit. Pievēršamies skatuvei, pievēršamies trasei. Viss ļoti tuvu redzam, kā Strelkovs pirmajā pagrienā praktiski blakus izdalās. Labs pārmetiems abiem pilotiem. Pat lielākā leņķī un Strelkovs seko, kuros brīžos Jurkam, gan arī labs vadošais brauciens. Bet kā pielīmēt viens ar otru no pirmajiem metriem līdz pat noslēdzošiem pagriezieniem uz brīdi, ka nākās atslāpt tur Strelkovam, bet tagad jāmēģina noķert vēl rokās un abi divi pāri finiša līnijai. Wow! Wow, what a run. What a run by both drivers. Strelkov was just pushing it to the limits. Strelkov is saying, I don't care, I'm going for it today because he's been doing a really nice job. Let's take a look again on the replay. Jānis Jurka also doing a nice job on his leader, but Strelkov just in the doors of Jurka's car, and this transition is right bumper to bumper. This is the closest we've seen at least for the first section of the track. And again, every single transition was bumper to bumper. What a great job by Frederiks Strelkov. Of course, here maybe getting some distance, but still, what a great job. Frederiks Strelkov un Jānis Jurka. Jā, šis izstījās jau pēc driftmasteriem, principā. Šis bija skaisti tiešām. Šis bija ļoti skaisti. Un jāatzīmē, ka vienmēr, ko mēs minām, skaisti sekojošo to braucienu tur uztaisīt tikai tad, ja ir skaists vadošais brauciens. Līdz ar to Jurka arī bija visās zonās, arī bija plašs, arī bija skaisti. Un šajā mirklī Strelkovam, protams, tas ļāva arī skaisti sekot. Tā kā pastīsimies, kāds būs vadošais brauciens Strelkova izpildījumā un vai Jānis Jurka spēs parādīt tikpat ciešu sekojošo braucienu. Jā, par vadošo braucienu runājot nevelti, tas izskatījās tik labs, jo arī kvalifikācijā Jānim Jurkam otrais rezultāts, kas arī parāda to, ka arī vakardien viņam izdevās šādi te nobraukt labu vadošo braucienu. Tikmēr Frederiks Strelkov tikai 15. rezultāts. Līdz ar to, es domāju, tāds patīkams pārsteigums, ko viņš šodien mums rāda, un es domāju, ka viņam vēl pulveris ir iekšā, un redzēsim, kā tad ies otrajā braucienā. Pa priekšu Strelkovs seko Jurka, un braucēji ir gatavi. Tūlīt arī zaļā gaisa. Paskatīsimies, vai arī tagad Strelkov varēs parādīt tikpat iespaidīgu braucienu kā iepriekš. Pa priekšu Strelkovs seko viņam Jurka, un tur iemeties pirmajā līkumā. Jurka arī pavisam tuvu Strelkovam seko jau pirmajā līkumā, pārmeties uz nākamo. Arī šeit ļoti skaisti labā leņķī seko gan Jurka, gan vāda Strelkovs pārmetiens. Šeit Jurka varbūt nedaudz novīstās pārmetiens brīdī, un ļoti laicīgs pārmetiens no Jāņa Jurkas. Es pat teiktu diezgan liela kļūda no viņa puses, bet jāpapēc brauciens pārmeties Strelkovs. Jurka abi finišē, un kas par skaistu braucienu. Tur liekas, ka beigās nedaudz Jurka to pārmetienu par agru uztaisīja. Visādi citādi ir tik daudz domu, ka mēs neredzam ekrānu. Jā, pamatīgi piedomājumi uz trasi gan Strelkovs, gan Jurka redzam atkārtojumā. Jurka ir tāpat kā Strelkovs no pašiem pirmajiem metriem ir blakus laba vadošā trajektorija, arī redzam no Strelkova puses. Un redzam, bišķi pātri pārmetās varbūt Jurka kaut kādā brīdī. Bet noturējās, Sanslīt nezaudēja un turpat blakus viens otram noslēdz šo braucienu. So yeah, great run there by Strelkov and Jurka. And yeah, big applause to them. I think one of the best tandem we have seen yet today. Tā kļūda varētu Jurkam dārgi izmaksāt. Jā, tieši tā. Es gribēju teikt, ja nebūtu tās kļūdas, tur būtu ļoti, ļoti līdzīgi rezultāti, bet manā skatījumā personīgi likās, ka tās tiešām, kā tu saki, varētu dārgi maksāt. Redzam arī šeit, Pazud dūmos, man liekas, bišķi arī kodā brīdī. Šķiet tur pavisam ažgārnā pozīcijā atradās Jurka. Es domāju, ka tūlīt arī uzzināsim rezultātu, un šai tandēmā the winner in this tandem is Frederiks Strelkov. Sveiciens arī, protams, Jānim Jurkam. Prieks, ka esi atpakaļ uz starta. Prieks redzēt arī Jāni Jurku